Vēja ģenerators, tāpat kā jebkurš cits elektrības ģenerators, ražo elektrību, kad tajā notiek kustība. No kustības viena elektrība rasties nevar, bet iekustināta magnēta vai magnētiskais lauks ir spējīgi radīt elektrisko strāvu metālos. Elektriskās strāvas rašanos magnēta kustības dēļ sauc par elektromagnētisko inducēšanos. Paštaisītā vēja ģeneratora modelī propellers un magnēta atrodas uz vienas asas. Vējš iegriež propelleri, kurš savukārt iegriež magnēts. Asas, kuras atrodas magnēta un propellers, ir nostiprināti nekustīgā rāmī ar vadu tinumu tā, lai magnēta atrastos vadu tinumu iekšpusē. Magnēta griešanās dēļ vadu tinumā inducējas mainīga elektriskā strāva, kuru mēs saucam par maiņstrāvu. Vairums elektroģeneratoru rada maiņstrāvu, tādējādi tā ir pieejama arī sadzīves elektrotīklā. No maiņstrāvas ir iespējams iegūt arī līdzstrāvu, piemēram, mobilo telefonu lādētājā. Bet tad elektriskā ķēdē papildus ir jāizmanto pusvadītāja diodes un kondensatori.